Man šķiet, ka pareizākais ir katram pašam saprast, kas ir tas, kas viņam patīk, un, ja gadījumā cilvēks dara darbu, kurā viņš nejūtas ērti un kas nesniedz gandarījumu, tad vienkārši ir pašam jāsaņemās drosme un tas darbs jāmaina, jo man šķiet, ka katrs ir spējīgs būt drosmīgs, nezinu, skatoties uz citu piemēru vai analizējot pašam savu dzīvi, jo skaidrs, ka cilvēks nevar būt laimīgs, ja viņš dara kaut ko, kas viņam ļoti, ļoti nepatīk. Bet tā ļoti bieži ar studentiem. Viņi izvēlās kaut ko mācīties, viņiem varbūt nav šī pieredze un nav tas prāts tik asas. Dzīves, skola nav iziet, viņi īsti nezina, ko darīt. Tāpēc viņi izvēlās šo vienu profesiju, nostudē, viņi saprot, vai tas nav tas, kas man patīk. Bet tā, manuprāt, ir ne tikai ar darbu ar cilvēkiem. Tu nodzīvo ar vienu cilvēku kopā, tu taču saproti, es taču vairāk nemīlu to cilvēku, man nav vairāk jūtas, tāpatās ar darbu. Un tu to cilvēku, ja tu esi pietiekami stiprs kā cilvēks, neesi gļēvs, tu pamet. Tas ir sāpīgi, bet labāk pamet šo cilvēku, pirms tu krāp. Tāpatās varbūt tu krāp savu darbu. Tu dari to, bet, piemēram, strādā par santehniku, bet aizej mājās un tev ir lielāka kaislība origami taisīt mājās. Un tu tādu baudu gūsti. Nevis tajā brīdī, kad tu labo trubus un tā. Nu jā, es saņēmu naudu, bet... Un pēkšņi tu saproti, es uztaisīšu origami firmu. Vienīgo Latvijā man būs origami lielākie. Un cilvēks sāk pasūtīt, visi tev aiziet biznesu un wow, tā lielākā kaislība pārvēršas par tavu darbu. Es neatceros, kas ir teicis, ka ja tu atradīsi tādu darbu, kas ir arī tavs hobijs, tad tu būsi laimīgs. Nejūties, ka tu vispār strādā.